uzskaitījums, par ko mēs runāsim, šeit jums plānā ir. Druseņas stāstīšu vairāk par kaut ko. Protams, jūs interesē 24. gads, bet, diemžēl, jāpaskaidro, ka neviens dokuments vēl nav pieņemts. Ja? Tātad, kāpēc es pieķēros tam terminam, kas ir normālais darba laiks? Pirmam kārtam tāpēc, ka likumā ir formulējums tāds, kas nedod 100% atbildi, kas ir tas normālais darba laiks, jo precizējums dzīvo ministra kabineta noteikumos, un līdz ar to tātad normālais darba laiks. Parasti mēs lietojam, kā normālu darba laiku strādā tie, kas strādā no pirmdienas līdz piekdienai vai no pirmdienas līdz sestdienai, un tas ir tāds vienu vārdu sakot, ofisa darbinieki, kas atnāk un aiziet, un viņam katra darba diena ir ar vienādu garumu, ka viņa būs mazāka, tā likme, nekā mēs būtu to 620 dalījuši ar nostrādātām stundām. Tas ir viens. Otrs, ja mēs jau ne tikai algu rēķinam, kura nodrošina šo te aritmētiku, mēs rēķinam vidējās izpēļņas. Vidējās izpēļņas mums diezgan bieži ir vajadzīgas, un mums vidējo izpeļņu nosakot pa tiem 6 iepriekšējiem mēnešiem, jāņem summu tikai tikai par darbu, tikai par nostrādāto laiku. Mēs nosakām vidējo izpeļņu un ņemat vērā, ka pirmā pusgadā jūs tos 6 mēnešus, vismaz ar vienu pirkstu aizskārat iepriekšējo minimālo, un kura ir mazāka. Var izgudrot visu, ko, bet šeit, kāpēc es gribēju jums atgādināt to summēto darbu laiku, kā viņš izskatījās likumā. Likumā, kad viņš stājās spēkā, pa summēto darba laiku bija tikai definīcija, kas ir summētais darba laiks. Nekas nebija pilnīgi piedāvāts aprēķiniem, kā tad būtu jārēķina. Šeit nedomājiet, ka 75. pantā es kļūdījos, vienkārši katrā gadā tā panta daļas bija savādākas. Darba algu pret normālo darba laiku, un tas normālais darba laiks, tad kopā ar attaisnoto prommūtni. Savukārt pēcāk atsevišķi apmaksā nostrādāto laiku un atsevišķi attaisnoto prombūtni.